Jūs aiziet uz teātri, baudāt izrādi, un pēkšņi sākas īsta klepus vētra. Vai tā būtu uzskatām par problēmu, un vai to maz ir iespējams izskaust? Diemžēl klepošana ir viena no problēmām, protams, ne pati aktuālākā, bet viena no. Cilvēki uzdrošinās klepot pat klusākajās vietās. Viņi nepadomā, ka, ja viņam tik ļoti nāk tas kleps, ka viņš var tomēr varbūt pagaidīt līdz kādai skaļākai vietai. Kā Nacionālajā, tā arī Dēls un Rīgas Jaunajā teātrī atzīst, skatītājiem Latvijā nav īsti pareizas teātra skatīšanās kultūras. Savā pieredzē ar piedzīvoto Berlīnas filharmonijā ar mums dalījās Ojārs Rubenis. Zālē bija pilnīgs absolūts klusums. Liekas, ka tur muša nevar vispār iesīkties. Un man mazliet tā kā kaut kas kasās, un es tā vienreiz izdaru tā mazliet. Un blakus sēdētājs, tāds kungs, gados, ļoti zolīts ar tauriņu, pēkšņi iebāž roku kabatā. Un nevis no buņģiņas, bet lai būtu absolūts klusums. Izvelk tādu mazu tabletīti, iedod man to tabletīti un vēl pasaka, lai es nesaku viņam paldies tā vienkārši. Teātra pārstāvi gan norāda, ka klepus tabletes vai ledenis nevienmēr ir labākais risinājums, jo to augstošie papīrīši var radīt vēl lielāku diskomfortu apkārtējiem. Nacionālajiem teātrim ir savs risinājums. Mēs Nacionālajā teātrī esam domājuši par to, ja visens mums ir speciālās klepus tabletītes. Bet, protams, nevar garantēt, ka taisni šīs vienmēr palīdzēs, bet es domāju, ka katrs cilvēks tomēr, ja viņš jūt, ka viņam ir problēmas ar klepu, nākot uz teātri var padomāt, kā to maksimāli novērst. Taču izrādās, ka nevienmēr klepus rosinātājs ir saaukstēšanās, sasmaržojusies blakus sēdētāja vai putekļains gaiss. Īpaši situācijās, kad pēc viena klepotāja piemēra pievienojas pusi zāles. Ne jau pēkšņi visiem ieskrēja putekļi kaklā, vai visi pēkšņi saaugstējušies ir. Un to mēs varētu skaidrot ar to, ka cilvēkiem iekšā ir kaut kāda emocija, kaut kā tiešām nepatika pret to, kā, teiksim, blakus kāds uzvedās, kāda tiešām ir izrāde, kā, teiksim, kāda aktieru sniegums ir. Un viņš to īsti, skaļi izteikt nevar. Mēs nesāksim tagad kliegt, bļaut, kā mums viss nepatīk. Bet mēs to izrādīsim tādā ķermeniskā reakcijā. Un tā būtu tāds... Bet vai šādu psiholoģisku iemeslu dēļ radušos klepošanu ir iespējams kaut kādā veidā ierobežot, vai skatītājiem pašam problēmu apzinoties to kontrolēt? Pēc būtības tas, ko cilvēks dara, šis klepus refleks tajā brīdī ir neapzināts. Viņš to nekontrolē. Izvairīties no klepošanas būtu savā veidā, izpaust verbāli, ko mēs reāli jūtam, ko mēs domājam, jo šī brīdī klepus ir neverbāli izpausme. Silts dzēriens, piens, kafija, šampanēts, vienalga to nekādā veidā neieteikmēs. Tas kā reiz dos ieganstu to izskaidrot pēc tam. Kad redzi tāpēc, ka es sūkoju ledenu, redzi tāpēc, es šobrīd klepoju. Izskatās, ka klepošana izrāžu laikā izskaust mums neizdosies. Ja laiku sagatavotā ledena pret krekšķi nepalīdz, skaidrs, ķermenis jums signalizē, ka izrāde tam nepatīk, tāpēc labāk dodieties mājās, lai netraucētu citus.